studentu sacensības un tā tālāk, ja. Nu, tā sezona ir diezgan piesātināta. Bez šaubām šāda līmeņa sacensībām nākošais gadu būs prioritāte, un mēs prasīsim, kad tad jūs rīkosiet, un tad mēs pakārtosim to pārējo zem šīm sacensībām. Sezonas sākums, vai ne? Novembra sākumā mēs sapratām, ka mēs tagad būtu gatavi rīkot. Ja. Viennozīmīgi, tā kvalitāte, ko šodien uzrādīja organizatori, ir ārkārtīgi augsta. Ārkārtīgi augsta. Bez problēma. Vēl jautājums par to finansiālo atskaitu. Tie labprāt piedalās tie vārdi, kas bija salikti tās firmas? Pirmā diezgan vēl labprātīgi. Jā. Tas varētu būt regulāri, ja? Ja tagad jau visur bieži. Es jau te stāstīju prezidentam, ka man nav vairs daudz dombiedru, bet man atgādina tāds 17. gadu Rīgas sacensības, kad braucu Somu, kad visi skatītāji, jo šādi skatītāji, nu kamēr es tagad darbojos, nebija redzējis pēdējā laikā. Tas bija labi un diezgan saprotoši. Mēs esam šeit kuldīgā. Jura, bet latvieši tak nav galīgi aunu viegli. Man tā es gribēju tik man atgādina, tā kā Igaunijā. Patīkams, ne? Starp citu, šodien bija skatītāji labāk nekā Igaunijā, kuldīgā. Jā, tur tāds bufets vajag daudz. Te bija viena un stipri tukša. Mēs ar Ievu jau runājam, ka jūs sākāt par nākamo gadu ir tāda kuldīga Igaunijā. Mums ir varbūt doma nākamgad nedomāt, kas ir Igaunijā, jo mums ir tādi paši mači šeit. Un neskatīties, kāds kalendārs ir Lietuvā vai Igaunijā. Ja mums vajag tos mačus februārī, mēs tikai februārī, jo Latvijas sportisti būs šeit, nevis Igaunijā. Un ne tikai Latvijas sportisti. Es nedomāju, ka tas būtu slikta sezona iesākt, kaut kur sezona ir jāiesāk. Un viens pirmais starts ir Latvijā, un viņš ir agri, tāpat sportists kaut kur sāk startēt, vai šajās dienās. Un kāpēc šie pirmie starti nevarētu būt kuldīgā, kas ir vienkārši lieliski mači. Te rezultātiem, jā, protams, nākotnē. Un galvenais, vajag maz burtjām, vai tur ir kuldīga, kāda? Liela problēma. Galvenais nejaus pēc tam vēlēt. Sākumā jau kuldīga, tāpēc kuldīga skatīt. Nē, tas bija ļoti patīkams. Varbūt ir vēl viens jautājums, bet Gultiņš šoreiz, bet tas īsti nav varbūt tik tieši saistīts ar šodienas sacīksti, bet mazliet tālāk pa ziemas sezonu. Ja? Nu, par Eiropas čempionātu telpās. Ja? Tad Eiropas Vieglatlētikas savienība, zināms, kad viņi ir anulējusi visus savus normatīvus, rezultātu normatīvus. Viņi ir atklāti deklarējuši, kāpēc viņi to dara. Viņi apzinās, ka Eiropā Vieglatlētikai ir pietiekoši nopietnas problēmas, un caur šādām beznormatīvu lielu līmeņu sacīkstēm, jeb turnīriem, viņi mēģina piesaistīt jaunos atletus. Nevis esošos, bet šobrīd iznāk mūsu Latvijā situācija mazliet paradoxāli. Ja Eiropas Vieglatlētikas savienība mēģina piesaistīt, bet tad Latvijas Vieglatlētikas savienība valde ir pieņēmusi lēmumu, kad ir vajadzīgi izpildīt zināmu kritēriju. Un tādā skaitā arī normatīvu. Šodien jau vienēc stāsts, ka tie normatīvi nemaz nav tik zemi. Ja? Tātad tas varētu maldināt Latvijas Vieglatlētikas līdzjutējs vai draugs, ja, kurš viņus sauc, ja, un varētu likt saprast viņiem, ka Vieglatlētikā ir uzplaukums. Un Vieglatlētikas savienība vēlas ierobežot dalībnieku skaitu, ja, Eiropas turnīrā. Bet tas nav tas jautājums. Ja. Jautājums ir par konsekvenci, jo pat dažas nedēļas atpakaļ Latvijas Vieglatlētikas savienība deleģēja uz Portugāli, uz Eiropas čempionātu krosā, Latvijas valsts izlasi, kurā faktiski nebija neviena starptautiskas klases atlēta. Respektīvi, kādas konsekvences Latvijas līdzjutēji var izdarīt no šiem diviem faktiski lēmumiem, kas ir pieņemti šā pusgadu laikā pēdējā, un kas ir absolūti, pretēji. Jā, atbildi faktiski ļoti vienkārši. Tā viss pamatā nav šaubām. Ja mēs skatāmies par Eiropas čempionātu Parīzē telpās, tātad bez šaubām tur ir pāris 3 cilvēku kvota, ko apmaksā Eiropā. Neapšaubām mums ir jāsaprot to, cik tad mēs varēsim vēl aizvest sportistus. Izejot no tā, mēs arī esam noteikuši šos te normatīvus. Bez šaubām lielajām valstīm ir ļoti vienkārši. Ja? Tātad, ja 3 cilvēku veidā, tad 3 cilvēki droši vien, teiksim, Krievijas izlasē, Vācijas, Somijas, būs ļoti augsta līmeņa rezultāti, kas atbildīs, teiksim, Eiropas čempionāta standartam. Ja? Tad jāsaka tā, bez šaubām mēs arī labprāt aizvestu
katrā disciplīnā pa 3 sportistiem, ja? Tikai jautājums, vai šis rezultātu līmenis būs atbilstoši Eiropas čempionātam, ja? Otrs, bez šaubām, jautājums par finansēm, ja? Tomēr tā ir Parīze. Nu, labi, 4-5 dienas uz vietas, teiksim, ceļš, kurā gadījumā federācija uz doto mirkli šādu finansu līdzekļu nav, lai mēs aizvestu visus gribētājus. Ja? Ja mēs runājam par Eiropas čempionātu krosā, jāsaka tā, kad iniciatīva nāca no pašiem sportistiem un treneriem par to, kad viņi devās uz nometni uz Portugāli, un esot turpat blakus, viņi faktiski bija gatavi nostartēt arī šajās sacensībās, kas no federācijas nekādus lielus finanses līdzekļus neprasīja. Tā kā šī ir tā atbilde, tīri naudas lieta, jo, ja jāsaka tā, ka šajā Eiropas čempionāta krosā faktiski federācija, nu, ieguldīja ļoti mazu, teiksim, naudu, lai šī te lielā komanda nosacītu nostartētu, ja? Tad uz Parīzi, ja mēs vedam, tad katrs sportists tātad ir lidojums, plus vēl dzīvošanas vietas. Ja? Un mums jāsaprot, ja šodien īsti neviens Latvijas sportā nevar pateikt, kāds tad, kurai federācijai būs finansējums un budžets, nu es arī, diemžēl, šodien nevaru pateikt to. Neapšaubāmi, ja šī situācija būs tāda, kad mēs saprotam, ka Ineta paliks pirmais svītras no tiem 3, kas brauc ar pietrūks 3 centimetri, neapšaubāmi, ka nu, es domāju, ka mēs atradīsim tādus līdzekļus, lai Ineta varētu startēt, un šie 3 centimetri nebūs par kritēriju tam, lai Ineta nestartē. Nesakiet, tagad es uzreiz neko nedarīšu, un domāšu, 13,64 man ir. Šašliks tā arī nenogatavosies, jā? Nu, es domāju, ka arī sportistiem, teiksim, tāpat Inetai, nu, ja viņi liks 13,50, tad viņi sapratīs, ka viņiem nav jēgas uz turieni braukt. Ja, ja viņi liks 14 metrus, tad viņi saprot, ka ir pa ko cīnīties. Ja. Tāpat arī jaunim, ja 7,50 droši vien, kad mēs varam aizvest, bet jautājums, vai ir jēga. Ja, ja tur neliek 7,80, 7,90, tad nu, 8 varbūt ziemā nemaz nevajag. Ja. Tāpat neapšaubām ir tā, var jau būt situācija, kad šos te normatīvus neizpild neviens. Un ir 3 kvotas, tātad, ja kurā gadījumā mēs vedīsim 3 sportus. Neapšaubām. Man ir viens jautājums. Ja būtu jums Kuldīgā ļoti talantīga sportisti vai sportists, kurai ir 15, 16, 17 gadi, un viņa, piemēram, lēc tālumā 6,45, ja, un mums nav tie normatīvi federācijai, bet Eiropā, piemēram, saka, ka, ziniet, jebkurš var piedalīties, ja, un Kuldīga saka, piemēram, tev ir 6,45, tu esi jauni, tev vajag pieredzi, jo Eiropas čempionāts telpās ir ļoti labas sacensības jaunieši tieši, ja. Un kaut ko sasniegt, un vienkārši pieredzes pēc, un kā motivācija jauniem atlētam. Kā jūs domājat, vai doma varētu atbalstīt kaut kādā ziņā tādu jaunu talantu viegli un sūtīt pa naudas? Mums ir tā, ka neskatoties uz to, ka pašvaldībām finansējums ir samazinājies ļoti, 9. gadā pat par 30%, 10. viņš nostabilizējās, bet vienalga viņš ir mazāks vēl par 10. nostabilizēs, bet vienalga ir mazāks par 9. un 11. ir vēl drusku mazāks, bet mēs katru gadu atvēlam finansējumu sporta pasākumiem un tajā skaitā arī sportistiem. Un tā ir noteikti naudas summa, un mēs gada sākumā uz šo finansējumu izsludinām atklātu pieteikšanos ar mājaslapu, ar mūsu izdevumiem, un tā ir tieši tā atbilde, jo tur piesakās gan klubi, gan sportisti, gan ļoti dažādi agrs, kas ir sporta skolas direktors, var pastāstīt, un arī pašreizajā brīdī mums ir izsludināta šāda pieteikšanās. Un īstenībā tāda praksa jau ir, ka tie, kas mums ir labi sportisti, tad viņi var saņemt atbalstu konkrētām sacensībām, jo viņi gada sākumā savu kalendāru uz gadu zina. Tad tāda iespēja pastāv. Tas nozīmē, varbūt tiešām tad tie normatīvi kaut kādā ziņā aprobežo tieši jauno sports. Es atceros vienkārši sevi 2005. gadā. Es lecu visu sezonu 6,55, apmēram tajās robežās. Un, es saprotu, ka varbūt tālāk es nemaz šogad nelikšu, bet Eiropas čempionāts man bija tā jauka iespēja kaut kā sevi apliecināt starptautiskajā arēnā un arī mēģināt cīnīties par medaļām. Es varu papildināt par šo domas atbalstu naudu šogad uz to pašu krosu aizbalstu mūsu Anētu Vidrijānu. Jā, es gribēju vēl, teiksim, piemetināt par pašvaldībām.
Jāsaka tā, ka Latvijā pašvaldības ir ļoti atsaucīgas, lai viņi sportisti startētu augstākā līmeņa sacensībās. Tas pats ir Eiropas čempionāts Barcelonā, kur ne Ventspils, ne Daugavpils neatteica šos te finansējumus, un viņi sportisti aizbrauca un palīdzēja šajā gadījumā federācijai, lai šie sportisti tiktu. Un uz Barcelonu mēs aizvedām 21 sportistu, kas bija lielākā delegācija, kāda vispār jebkad aizbraukt šāda līmeņa sacensībām. Ja runājam par Parīzi, bez šaubām ir normatīvi, un tas galējais lēmums, jebkurā gadījumā ir Vietlētikas Savienības valdes lēmums. Protams, ja mēs redzēsim, ka ir ļoti perspektīvi sportisti, ir sportisti, kas ir savā disciplīnā, ļoti liela izaugsme un perspektīva, neapšaubām, ka mēs domāsim, kādā veidā šo sportistu nogādāt uz šīm sacensībām. Neapšaubām. Jo tas nav tā, kad iekalts ir kad vistu. Ir normatīvi. Šajā gadījumā bez šaubām ir šīs atletas. Ja mēs runājam par Daigu pasaules čempionātu vasarā, diemžēl tur ir IAF normatīvi, un tur mēs nevaram neko izdarīt. Kaut gan uz šo pasaules čempionātu jau ir pieļaujums tas, ka var startēt gan ar A normatīvu, gan ar B normatīvu. Ja viens ir ar A, tad otrs var startēt ar B. Pirms tam tā nebija. Tas sanāk, ka tas nav 100%, ja tev nav normatīvs, tad tu nevar. Nu, te vairāk iet runa par to, ka, ja mēs saprotam, ja mums, noteikti budžeta līdzekļi ir tik, cik viņi ir, tad mēs vismaz pieturamies pie šiem te normatīviem. Bet tiešām, ja sanāk strādāt ar pašvaldībām kaut kā, es iesaku tos jauniešus to ēst, un viņiem tā tiešām ir tāda motivācija piedalīties starptautiskās sacensībās, tad tas dot vēl vienu tādu iespēju redzēt sevi un parādīt sevi un redzēt arī citus, un varbūt arī saprast, ka viss ir iespējams. Vēl mazliet gruntu, ne. Es saprotu, ka viss tā runa grozās par naudu. Ir tur nauda, nav tur nauda, vai ne? Bet, sports vispirms ir prestižs. Un nauda ir tikai tā, kas palīdz to prestižu, vai ne, un godkāri, vai ne, un tas ir tikai tas. Un, ja jūs aizsūtiet valsts izlasi uz krosu, uz Eiropas čempionātu, un viņi paliek beidzamie, tad tas nav prestižs vairāk. Bet tas ir tā, jā. Bet tā, viens jautājums tas beidzamais, jā. Vai tas nozīmē, ka, ja cilvēks izpilda uz Eiropas čempionātu telpās uz Parīzes normatīvu, ka šo braucienu finansēs Vietlētikas Savienība? Ja izpildīs ne tikai to normatīvu, kas ir rezultāts, bet tur piedalīsies vēl tur bija normatīvu, jā, Latvijas čempionātā, respektīvi viņš izpild kritērijas. Tātad finanses. Finanses, jā, tāpēc jau šeit ir normatīvi, faktiski mēs arī ar izlases vecāko treneri skatījamies, lai šeit normatīvi būtu pietiekoši augsti, lai mums nerastos liels risks, ka mums varētu pietrūkt naudas, jā. Tā ka, es negribu solīt tā, ka 100% viss brauc, bet es domāju, ka mēs finansēsim visus, kas izpildīs normatīvu. Tātad tas neizslēdz iespēju, ka, teiksim, tādi talanti, kas varbūt var parādīties par savu naudu, viņi var klāt vēl neizpildot to normatīvu. Tas varētu būt valsts lēmums. Tur ir vēl zinām ierobežojumi tai visā, jo ir pieteikto sportistu, tas preliminary entry, kas ir pieteikto sportistu kvota, ko mēs vispār varam maksimalizēt. Bet neapšaubām arī mūsu interesi ir pieteikt maksimālo sporta skaitu, jo, es jau kuro reizi saku, ir tāds labs piemērs, Jāņa piemērs, kur viņš pēdējā lecienā izpildīja normatīvu uz Eiropas junioru čempionātu. Pēdējā lecienā tika finālā un pēdējā lecienā arī vinnēja. Tā kā, ja tā salieto svaru kausu, tad jāsaka tā, ja jau knap izpildīja normatīvu, vai ir vērts braukt, jo ir Eiropas čempionāts. Tā kā neapšaubām, ja jūs prasa personīgi man, es aizviestu visus sportistus, kas ir spējīgi nostartēt. Neapšaubām, bet ir kaut kādi. Te ir tas pats jautājums arī par šiem te jaunajiem, jā. Mums arī pieredze, teiksim, vedot uz iepriekšējiem Eiropas čempionātiem. Mēs arī tāpat Čekilē brauca Grēniņš, jā. Tur šie rezultāti vairs nav tie, kas ir šeit, jā. Un mēs to ļoti labi saprotam, jā. Tāpēc arī viņi nav. Es esmu braucis ar mūsu atlētiem gadus 10 apakaļ tepat uz Somiju. Bet pirmie 3 mači startautiski, pat ne visai augstu līmeni. Mūsu atlētiem vienkārši rokas trīc, kājas trīc, viņš neko nevar izdarīt. Jā. Protams, bija ļoti laba programma, teiksim, jaunieši šeit mači cīkstas, Baltkrievija, Krievija, Ukraina, Turcija. Visi. Diemžēl pirmi attiecās Krievija, otri attiecās Ukraiņi, un mēs palikām ar Baltkrieviju beigās, jā.
Nu, tad tās divas valstis arī, protams, kad arī, ja prasa šodien, tad arī šodien mēs diez vai vairs varam finansiāli šo te atlikties. Ja? Bet tas deva šo te grūdienu, kad mums bija šajā te vecumā 3 Eiropas U23 čempioni. Faktiski tie bija tie pirmie, kas aizbrauca uz Kijevu. Teiksim, es neatceros, vai Jānis bija, bet bija Elvis Misāns, ja, kas pirmo reizi iebrauc Kijevu, un tur bija Krievijas izlasa Ukrainas, un mūsēji tādi pusnobijušies. Ja. Bet rezultāts bija tāds, ka pēc 2 gadiem mūsēji Krieviem pa priekšu. Un šodien tas ir labs iesākums, lai tieši šito te visu, vai ne, bīdīt uz priekšu, reāli. Ja. Laikam. Bet aplausu nolīgiem.